Esiet sveicināti Valmieras galda hokeja YouTube kanālā, bet Table Hockey Global telpās. Šodien mums studijā Regnārs Vazoliņš, pasaules junior čempions, treneris Sandis Krasts un es Rainers Kalniņš. Šodien mēs esam tādā vairāk kā brīvā formātā, mums ir daži skatītāji jautājumi, mums ir tā kā pašsagatavotie jautājumi. Šis būs vairāk kā tāds kā podcasts formāts, bet iesāksim ar to. Bišķiņ ieskicēsim. Parunāsim bišķiņ par sevi. Parunāsim par spilgtākiem mirkļiem. Mēs parunāsim par lielajiem turnīriem, kas mūs motivē, kas mūs dzen uz priekšu, kā mēs iemīlējamies galda hokejā un vispārējais. Bet, tad sāksim, kungi, kādas jums ir sajūtas pēc pasaules čempionāta, kas vēlētos sākt? Regnār, varbūt tu varētu pastāstīt, kādas tev ir sajūtas pēc pasaules čempionāta, kad ir pagājuši jau 2 mēneši pēc turnīra? Tā kā, protams, es lepojos sev, esmu laimīgs, bet es nedaudz tā kā tas basketbola spēlētājs Nikola Jokic jūtos. Tāds sajūta, ka vienkārši darbs ir pabeigts, darbs ir izdarīts. Tagad es esmu mierā, jāgaida nākamais pasaules čempions, lai uz Open tēmētu, bet tiešām, it kā nozīmē kaut ko vairāk, mammai nozīmē vairāk visiem apkārt, bet es pats tāds low-key par to tā neiespringstu. Man patīk tavs izteiciens, tas low-key, bet, es sapratu tevi. Un vispārīgi, cik tu bieži tagad domā par galda hokeja vasaras laikā pēc turnīra, kā tev pašam vispārīgi tas viss apkārt? Es eju garām pa māju, man galds stāvis, pastos, dažreiz pieeju kādu pusstundiņu varbūt, dažreiz nē. Vienīgi ir klubu čempionāts, nāk pasaules. Tas ir man svarīgs personīgi, gan jau svarīgākais turnīrs šogad būs. Un uz to vajadzētu būt formā. Kā ar tev, Rainer? Sajūtas pēc pasaules čempionāta tagad man ir principā šķiet tas, ka tā kā tu teici, darbiņš ir padarīts. Es jau ilgu laiku domāju, tas ir apmēram 2 nedēļas, katru dienu skatījos pasaules čempionāta finālu, ceturtdēļ finālu skatījos katru dienu. Es biju nenormāli emocionāls pēc turnīra. Visu laiku pirms turnīra, turnīra laikā, pēc turnīra, visu laiku kaut ko cīnos savām iekšējām tām domām, tā kā Hans teica, saviem iekšējiem dēmoniem. Es domāju, pārāk, varbūt pat drusciņi par daudz, bet tagad ir tāds tiešām atvieglojums sajūta, ka tas viss ir padarīts, tas viss ir aiz muguras, un to varēs stāstīt kaut kad nākotnē, piemēram, mazbērniem vai kaut ko tam līdzīgi, bet sajūtas tiešām neaprakstāmi ļoti labas. Tagad tu uzvarēsi pasaules čempionātu, Openā, tad tu arī zināsi, bet tas tā, bet Sandi, kas tev visvairāk pasaules čempioni, tā teikt, tevi varbūt pat ar ko tu lepojies pasaules čempionātā? Kas tev likās visforšākie rezultāti? Arī, principā, tavs sajūtas par pasaules čempionātu. Manas sajūtas, protams, ka es lepojos. Drusciņ tuvāk, Sandi. Protams, ka es lepojos ar Regnāru uzvaru. Pirmais pasaules čempions juniors, kas Latvijā vēl bija, nebija nekas tāds sasniegts. Plus vēl viņš dabūjā 3 zelta medaļas, kas arī, teiksim tā, laikam tomēr nav unikāls sasniegums, bet ļoti liels sasniegums. Latvijas vēsturē tas ir unikāls sasniegums. Unikāls, bet laikam tur daži arī bijuši kaut ko līdzīgu sasnieguši. Man liekas, Borisovs. Oļegs Mitričenko, viņš uzvarēja 4 zeltus 11. gadā. Viņš bija junior teams, 3 viņam bija. Viņš neuzvarēja junior čempionātu, Borisovs uzvarēja. Jā, interesanti. Tas ir fact checks jāuztais vēlāk. Tas par to es ļoti priecīgs esmu. Protams, arī Katrīnai zelts dāmu komandās un arī par Rolandu es varu priecāties arī 12. vieta. Ļoti labs sasniegums. Bet man pašam vilšanās par savu. Ka mēs kā veterāni nevarējām tomēr. Kas notika? Mums ļoti daudz diskusiju apkārt. Visi tik labi nospēlē, visi tik forši, visas kategorijas un tad ir veterāni. Kas notika? Tad ir veterāni. Baigā kritika jums tur pēdējā laikā, es to lasu skatos. Man liekas, katru gadu ir tā, ka visi latvieši aiziet un viena tā kategorija kaut kur tā iztrūkst. Jā, es domāju, ka tur noteikti ir tie zviedri, kur ir galvasties pārāk pa pārējiem. Jo viņi tomēr ir agri sākuši un viņiem tur ieliec kaut vai vēl vienu citu sastāvu, otro sastāvu. Tāpat viņi būs čempioni, manuprāt. Ļoti spēcīgi.
Jāsaka, spēlēt arī ar Somiem. Mēs spēlējām pirmo kārtu, zaudējām. Teiksim tā, pārliecinoši zaudējām. Somijai, jā. Cik tur bija? Liekas, ka 6-2 vai nebija. Jā, tur. Jāsaka, viņiem arī tagad tie juniori palikuši, ne juniori, seniori. Ir jaunāki, palikuši piepulcējušies klāt droši vien. Arī pēc reitinga es skatījos, ka viņi tur bija tomēr desmitniekā, man liekas, 3 somi. Vai veterāniem būtu pirms šāda turnīra, vēl vairāk, trenēties, vēl vairāk sagatavoties? Kas būtu jāizdara tiešām mūsu veterāniem, lai mēs būtu vēl augstākā līmenī? Vai mums ir jāsagaida Valds, vai mums ir jāsagaida Edgars Rati, būs 89. gadi, tad Reku skaties 86. Valds, viņš būs nākošais sezona, 87. gads Mikus, viņš arī būs veterāns drīz vien. Tā kā... Es domāju, ka tas noteikti tā arī notiks, ka mēs viņus sagaidīsim. Būs tie mūsu labākie spēlētāji, reiz veterāni, un tad mēs būsim čempioni. Bet ar šo sastāvu, es teiktu tā, es nezinu, vai kaut ko mēs tādu neizdarījām. Tas ir tā, ka mēs diezgan daudz esam tajā galda hokejā, teiksim. Sandis Kalniņš tur nodarbojās ar organizatoriskiem jautājumiem. Viņiem tas galda hokejs ir tik daudz dzīvē, ka vienkārši viņām neatliek laika. Es domāju, vēl kaut kādiem papildus treniņiem. Un līdzīgi man arī tas pats ir. Es arī ikdienā trenēju mazos amatierīšus. Un man arī citreiz ir tā, ka jau negribās uz to galda hokeju skatīties. Bet tas nenozīmē, ka es netrenēju. Es varu iedomāties, ka man tā būtu, bet arī tev, redz. Jā, bet arī es tāpat trenējos. Es varu teikt par sevi, ka esmu progresējis šo gadu laikā. Es arī to varu just, jā. Jā, tā kā bet tur manuprāt, nominācijās pietrūkst kaut kādu 4 spēlētāju vai 5 spēlētāju komandu. Tad varbūt būtu objektīvāk. Tu domā, ja pasaules čempionātā komandnieki kategorijās būtu 4 vai 5 spēlētāji, tas būtu noteikti adekvātāk, vai ne? Es domāju, ka jā, tad būtu mazāk kaut kāds veiksmes faktors, kas, manuprāt, šogad bija Ukraiņiem, kuri varēja mūs apspēlēt, var teikt, ar vienu. Vispār nereāli šķiet. Pārsvaru viņi mūs apspēlē. Bet redz tabulā 4-0. Tabulā 4-0. 4-3, jo pēdējo kārtu visi 3 vinējāt. Jā. Bet, tur es domāju, ka viņiem ļoti sakrita plus vēl arī tā netīrā spēle, ko viņi psiholoģiski veids. Tas ir tāds moments arī, manuprāt, ka varbūt mēs nebijām gatavi, mūs izsit no ritma. Nebijām arī, godīgi sakot, varbūt atpūtušies pienācīgi, jo mēs gandrīz diennakti braucām. Un nebijām iespēlējuši galdus. Atbraucam tikai kaut kādu pusstundu pirms paša turnīra. Manuprāt, tas ir diezgan maz, lai mēs pierastu pie galdiem. Bet ko jūs domājat par tiem spēlētājiem, kas ir individuālie spēlētāji, komandnieki spēlētāji, spēlē vairākās kategorijās, vai tie, kas spēlē junioros, junior komandā, open komandā un openā, vai viņiem ir grūtāk spēlēt nekā tiem, kas vienkārši ir, tā teikt, vienā kategorijā nospēlē, bet nepiedalās komandniekā, un tad pēkšņi viņš varā, teiksim, junior individuālajā, vai arī, piemēram, ir vairākas gadus bijis tā, ka 19. gadā Borisovs uzvar pasaules čempionātu openā, nepiedaloties nevienā komandnieku spēlē, jeb arī Edgars Caits, 22. gada Eiropas čempions. Komandniekā nepiedalījās individuāli un izšāva un uzvarēja forši. Es domāju, ka tas ir tas. Vai tas ir riktīgs faktors? Es domāju, man personīgi jā. Es atceros, ka es Slovenijā spēlēju Eiropas čempionātā. Veterānu komandniekā, toreiz mēs izcīnījām 2. vietu. Es jūtu, ka es esmu izšāvies jau uz veterānu individuālo jau tik labi negāja, bet arī daudz maz nospēlēja, bet tad tur pēc tam nākamajā vai aiznākamajā dienā bija tas papildu turnīrs, kurā vēl piedalās, un es jūtu, ka man pilnīgi nav
ne enerģijas, ne motivācijas, pilnīgi nekādas, un es nospēlēju ļoti vāji. Es šajos turnīros vairs tagad nepiedalos, jo es izvērtēju savas prioritātes un spēlēju to turnīru, kas man ir svarīgāks. Tā kā man tas noteikti ietekmē. Es labāk spēlēju ar svaigiem spēkiem nekā 3 dienas pēc kārtas. Varbūt jauniešiem savādāk. Regnār, kā tev šķiet, tu esi mums juniors, tu esi mums junior komandā, zin kā 2 zelti, Open zelts komandām, un Open individuāli tu spēlē 4 turnīrus. Jā. Kā tev šķiet, cik ļoti tas ietekmē tavu performanci, piemēram, uz pēdējo no turnīriem Open individuālajā? Kas tev varbūt pietrūka, nezinu, sērijā pret Elviju, jeb arī, teiksim tā, bišķiņ paprovicēsim tevi. Vai tu būtu uzvarējis Elviju, ja tu nebūtu spēlējis junioros vai arī Open komandās? Vai tu viņu būtu vinējis? Vajag, vai ne? Tādu jautājumu. Vajag, es zinu, ka vajag. Jā, labs jautājums. Nē, tā kā tas ir, man liekas, milzīgs faktors. Tas tev, ne tieši, man liekas, fiziskā daļa, tā kā tev pirksti, protams, paliek bišķi noārdīti, jāda, viss, bet tieši tajā mentālā ziņā, viss tev galvā, tev emocijas, cik daudz bijušas, cik tu daudz esi augstākajos punktos bijis, cik bieži tu kritis lejā esi, tas ir tiešām, milzīgs stress pašam uz sevi, pats nogursti, tā kā arī tas bezmiegs no rīta aizbrauc, sāc spēlēt pirmo dienu līdz 10 vakarā praktiski spēlē, aizbrauc viesnīcu paēd, varbūt negrib iet uzreiz gulēt, nākamā diena atkal tas pats, un pēdējā diena it kā svarīgākā. Tiešām vairs tur man personīgi spēki nebija vispār, neredzēju laukumu, neko, tur par visu stresoju, par visu man sakāpa galvā. Tas pats man bija Norvēģijā, junioru komandniekā, tur tā izšāva, izdeva visus spēkus, dabūjām to zeltu, bet individuāli es pat playoffā vairs netiku. Opiņā. Tā kā, tas ir milzīgs faktors. Un vēl man personīgi tas ļoti nepatīk, kad, piemēram, kāds Saids, ir tiešām lielisks spēlētājs, bet komandā nepiedalās. Tas man tā liekas, nezinu, pat pretīgi. labi pieskāries. Šito tu ļoti labi pieskāries, Edgar. Mēs gaidām tev komandā katru gadu. Tas man personīgi, jā. Kā ar tev, Rainer? Man šķiet, ka katru reizi, kad mums ir komandnieks, jābūt 5 labākajiem spēlētājiem bez jautājumiem. Man tas personīgi tas ir mans viedoklis, man tā šķiet, un ja Edgars negribēja piedalīties, tad, ko es saku par Edgaru? Nē, Edgars noteikti viņš jau deva iespēju citiem tajā gadā, gribēja redzēt, viņš jau saprata to, ka mēs ticamāk arī, ka vinnēs, viņam būs kaut kāda avārija, tad viņš mums var izglābt, bet mums tur tiešām viss tajā gadā izdevās. Bet Regnāri, atgriežoties apkārt pie tevīm, Open turnīrs, tik brīnišķīgs junior turnīrs, junior komandas, Open komandas, bet tieši tā viena sērija ar Elviju tajā brīdī, tieši specifiski ar Elviju, kas varbūt tev pietrūka tajā brīdī, kas tev likās, kas tev nesanāk tik labi kā piemēram Elvijam tajā brīdī, jo Elvijas ritīgi labi, ļoti labi spēlēja pēc tam ar Raimu Miglinieku, visas spēles, ja nemaldos, bija -1, varbūt pat spēles, bet 0-4, bet visas spēles bija tā kā reāls 50-50. Tad, atgriežoties pie tevīm, kā tev bija tā sērija ar Elviju? Cik, ja godīgi, es, man liekas, iemetu vienu golu pa sēriju, tādu, tiešām labu golu. Opā. Pārējā tur bija tā, bišķi sagāja kaut kas tā, un es zaudēju 4-1 sērijā, ar to vienu golu uzvarēju arī. 1-0. Jā, pirmā spēle. Tiešām, aizsardzībā viņš labāk spēlēja par mani tajā dienā. Uzbrukumā arī viņam vairāk bija. It kā es zinu, viņu pēdējās reizēs vienmēr esmu uzvarējis. Viņu viss tā kā tiešām aizgāja pārliecināts, ka šo es varu, es tikšu tālāk, esmu gatavs spēlēt, viss. Jā. Nezinu, nevar iemest, met izgājienu 20 reizes man garām, labi, nākamo iemetīšu tāpat. Bet vai tev likās, varbūt viņš tev kaut kādā brīdī aizsardzībā tev lasīja? Vai tev tā likās, ka viņš tev piespēles notvēra, vai tev kombinācijas, vai tu jūties diskomfortabli mest izgājienu, vai arī varbūt tev galds neapmierināja, varbūt kaut ko viņš tādu darīja, ka viņš tev varēja apturēt, un man ka neviens tev nebija nekad vēl vēsturiski tā apturējis, kā Elvijas tev bija pasaules čempionātā. Tas ir vienkārši skatoties no malas. Tā arī bija. Es tiešām nezinu, kas bija. Tad, kā spēlēja pret saviem, viņš tā kārtīgi uzbļāva, ka tika vadībā, izrāda emocijas. Pasaules čempionāts. Tas ir normāli, tas ir ļoti pieņemami, jā, bet
Es tiešām nezinu, uzbrukumā, zin kā, ielaid vienu izgalu, uzreiz viss tev aizsardzība vaļā ir, uzreiz grūti paliek. Viss bija man galvā. Es manuprāt, esmu labāks par viņu, bet man galvā vienkārši viss bija aizgājis putrā. Es sāku iepriekšējās 2 dienas bija smagas, pēdējā vispār, tas nebija es vairāk, kas spēlēju. Jā, ok. Es skatoties pasaules reitingu, redzu, ka Elvijas pasaulē 13. vai 12. numurs kā kaut kas uzkāpās, jā? Jā, un es skatos vienu normālu turnīru, tā kā viņa vidējais labais turnīrs, viņš audzina Sandi reitingā, tā viņš ir 11. pasaulē. Un viņš ir riktīgi pietuvies top 10, tā kā Elvijas pēdējā laikā riktīgi dod vaļā. Svarīgos brīžos ir ļoti krūts palicis, es pat tā teiktu. Visu cieņu. Bet paturpinot šo tematu par pasaules čempionātu, kas jums ir? Man ir jautājums. Jā, klausos. Zini kā, tu tagad esi izspēlējis savu to Open, tu esi pasaules čempions. Ko tu jūti pret katru pretinieku? Tev atnāk viens, ko tu sajūti? Es jau dzirdēju. Jā, tas ir interesanti. Tas arī man bija intervijā ar NRA. Tas man arī bija ar Čehiem intervijā tikko nesen. Jā, skatoties grupu turnīru, grupās es sāku spēlēt, tas bišķiņ tāds slidens esmu. Es jūtu to, ka kaut kas tā kā īsti nav riktīgi. Es zaudēju Hannai Vansovai, viņa izvērsās vadībā 5-0. Minūtes laikā iemet 4 golus, 5. es netrāpīju. Zaudēju. Ļoti labi meitenē sakrit, tajā dienā bija ļoti labi spēlēja. Nešķirts ar Joakim Tīzelu no Zviedrijas. Viņš pat netika pirmajā līgā, bet es domāju, ko viņam gadsimta spēle, tik precīzi kreiso kombini, es nevienam neesmu mūžā redzējis, kā viņam tā varēja izšaut pret mani, es nesaprotu. Un vēl tā aizsardzība, tā veiksme noķert to trajektoriju, kur tieši es gribu uzbrukt. Tas bija kaut kas fenomenāls, bet tā dažreiz gadās. Grupai tiku pāri dusmīgs. Biju dusmīgs. Reāli bija dusmīgs, ja man šķiet, ka man bija -3, 4 vai 5 punkti. Es neatceros, cik man bija grupā. Un tas man tajā brīdī rīktīgi kaitināja. Rīktīgi, es domāju, nākamā diena, es te uz naktī, uz nākamo dienu nofokusēšos tā, kā vēl nav nofokusējies neviens, ko es darīju. Es aizēju sev hoteļu istabu un sāku ar mierīgu pusstundas vienkārši sēdēšanu klusumā meditāciju. Pasēžu, paelpoju, sirds ritmus no kaut kādiem. Man ir bišķiņ ātrāks sirds ritms kā parastam cilvēkam. Man sēžot miera stāvoklī, sirds ritms varētu būt kaut kur 90 līdz 100 citām minūtēm. Meditēju, un viņš nokrītās uz 70 pat 65. Un tad triktīgs miers. Tu vairs nedomā par rītdienu, tev vairs rokas netrīc. Un tu esi tāds pārliecinoši mierīgs, tāds pārliecinots un mierīgs vienlaicīgi. Un tad es sāku saprast, uzliksim to nomierinošo to mūziku, bilaterālo stimulāciju, kur tev audio no vienas auss uz otru auss, tas tev tā teikt stimulē tavu simpatisko nervu sistēmu, tādējādi tu jūties vienkārši mierīgs, pārliecināts un tu tā kā ieej tajā flow state, ja tajā momentā, kad tu saproti, kas ar tevi tajā brīdī ķermeni notiek. Un es klausījos Maikla Jordana tematisko to dziesmu, Čikāgu buļu tematisko dziesmu, un es mākslīgam intelektam, ChatGPT palūdzu, uzraksti man ekstremāli motivējošu runu par rītdienas pasaules čempionātu. Un tad es lasu to runu, es klausos tās afirmācijas, to bilaterālo stimulāciju, un vienkārši vienā brīdī sāku vienkārši vizualizēt, ka esmu finālā, atteju no galda un paceļu augšā rokas. Un tajā brīdī, kad es to redzēju, šādu veidu vizualizācija man vienkārši pat pēc rīta nāca jau vairākas dienas iepriekš. Un tieši diena pirms pasaules čempionāta un tā vizualizācija bija tik stipra, ka man vienkārši nekontrolēja, ka kādu stundu no vietas bija asars. Vienkārši nevarēja sevi nobaldīt. Vai kas pie vēl notiek? Kāpēc? Kas notiek? Un tad es pastos sev pulkstenī, sirds ritms 130 sitienu minūtē. Sēžot, vienkārši domājot, kā vienkārši pastāties, kā ar savu prātu tu vari ietekmēt savu nervu sistēmu. Tu jūties vienā brīdī ritīgi uzvilks, tad atkal mierīgs. Un tad es sapratu, šitais bija ritīgi forši. Es sajūtu, ka tā varētu būt īstenība, kāpēc es to nepiepildītu, bet vienkārši aizmirst, ka tas viss notiek. Vienkārši apsēdies, mierīgs ļūst, vispār ne par ko nedomā, izslēdz visu veidu domas ar to elpošanas treniņiem. Nākamā diena pienāk, un atgriežoties apkārt pie tavu jautājumu, ko es jūtu, kad es nāku pretī pret pretinieku. Varbūt, nezinu, negribās izklausīties pretīgi šajā brīdī. Es vienkārši skatos uz to pretinieku un varbūt pat
gribās tāds smīns nāk. Nu, ko tu izdarīsi? Nu, ko tu vari izdarīt? Un tad es tāds skatos un domāju tāds, nu, blin, es jau redzu, ko tu gribi tur darīt no kreisā. Es tur attaisu oļā pa taisno, aizraugu uz augšu un meto pa taisno, noģerušu vārtsāk, dabūšu ripu, iziešu no zonas, padošu izgājienu, ejamtīšu izgājienu. Un tāda patīkama pārliecība, es to nevarētu dabūt, ja es nebūtu, teiksim, gājis pie sporta psiholoģijas sesijām, es to nevarētu dabūt, ja es katru dienu stundu nedarbotos ar elpošanas vingrinājumiem. Varbūt citiem no malas var šķist, ka, ko tu dari? Nafik, tev tas vajadzīgs priekš galda hokeja ir. Es to nedarītu, tad es nevinēju titulu. Es pat netiku pāri Oskaram Henriksonam CRD finālā. Un, nu jā, grupai tiku vienkārši autopilotā visiem pāri vienlaicīgi. Likās, ka kas notiek, kāpēc, vai nevar būt, ka tiešām es tik labi tur spēlēju, kad es ikā spēlēju, tā kā es spēlēju, un pēdējās 2 minūtes, vienkārši 3 minūtes iesprings, iemest savas 6 šaibas, vienkārši atlaižu mierīgi. Bet reāli vissīvākā spēle man bija pret tevi, Regnār. Pret tevi bija vissīvākā, tev bija tik laba un pareiza spēle pret mani, līdz brīdim, kad tu vienkārši vienā brīdī ejot ārā no zonas, zaudēji ripu. Un es tajā brīdī jau jūtu, ok, Regnār, kāpēc tu kļūdījies? Nu, nekļūdīt, tas būtu nešķirts. Nu, redz, gadījās tā, nu, tad, zin kā, pasaules čempions, es tev bišķiņu uzbļāvu virsū. Es vispār sabruku galīgi. Es to saprotu. Jāmāk pēc tādām spēlēm atiet, bet... Jā, tā ar tevi bija grūtākā spēle bija. Paldies. Fināla grupā, kuras reāli riktīgi centos un domāju, man nav ripa. Esmu 1,5 minūti spēlēju tikai ripu dabūjis un jau cik, kas tagad notiek. Jo tiešām tajā brīdī Regnārs likās, wow, šitais Džeks var cīnīties par top 8 vietu, man likās. Un, jā, playoffs bija pirmā kārta Džeks no Igaunijas, Timurs Rīmskis. Es jau dzirdēju, kā viņš vēl jau pirms sērijas runā. Es ceru, ka viņam labi ies finālā. Es tā, tu jau esi tā kā, tu gribi spēlēt sēriju, un tu tā kā, ok, labi. Tad tālāk Magnus Klipens, tad es jūtu tajā brīdī, ka Norvēģi man mēģina ielīst galvā. Jo pagājušajā reizē, kad Magnus Klipens spēlēja, zaudēja 4-1 sēriju. Tallinas kausā 23. gadā. Atnāk Amunds, atnāk Andrijas Fjärmestads, un saka, kad man sāk filmēt mani, saka, Rainer, nu kā tu jūties pirms sērijas, vai būs laba sērija, ko tu darīji šoreiz, kad nebija kā Tallinas kausā, man vēl to atgādināja. Es Džeki, pēc sērijas lūdzu parunāsim. Un, jā, ar Magnus bija tā, nu, pēc tam pēc sērijas man Amunds pateica to, ka vienīgo spēli, ko Magnus vinēja, viņš iemet 7 gols. Es viņam attiecīgi iemet kaut kāds 5 gols, laikam. Un viņš teica, ka man vajadzēja 7 gols, lai varētu vinēt Raineru. Tāds, iespējams. Bet labi, Magnus, jo kā tajā sērijā likās tāds, nezinu, vai es jūtos ļoti motivēts, teiksim tā. Man likās, kad es dominēju to spēli. Attiecīgi nākamā sērija ar Oskaru Henriksonu. Es redzu, ka viņš tikko nomocījies ar Anniju ļoti. Es domāju, kāpēc tas noticis. Tagad vajadzēja būt tā, ka tu tagad šausi sev ārā, ka tev tie nervi pazūd un tu tieši paliec labāks to nākamo sēriju. Bet redz, kaut kas viņam tiem nerviem, es nezinu, kas viņam notika, bet viņš tāds... varbūt pat izskatījās, ka viņam nav īsti tā spēles struktūra. Ka viņš spēlē vienkārši cer kaut ko iemest. Un viņš tā kā nemēģina piebarot vienu elementu un pēc tam taisīt pretējo un kaut ko nemaina tempus. Viņš tāds ļoti vienveidīgs bija. Un tad es sapratu to, ka, Oskar, šitā tu nevari spēlēt man, lai varētu vinēt. Un es jau jūtu to, ka, te nebūs. Labi, dodamies tālāk, un tad ir Edijs Nilsons. Edijs Nilsons ir tas spēlētājs, ko pirms turnīra man likās, ka viņš varētu nofeilot turnīrā. Ka viņš varētu pat netikt ārā no 8. fināla vai 4. fināla. Bet man viņš patīkami pārsteidz, ka viņš bija vienīgais spēlētājs, kas tajā visā turnīrā uzdrīkstējās, tā teikt, mēģināt mani pārsteigt un, tā kā teikt, bombardēt ar uzbrukumiem. Viņš katrā spēlē iemet 4 golus, un es darīju labāko savu aizsardzībā, ko nevar izdarīt. Un viņš vienkārši trāpa, un atkal trāpa, un es atkal pasīju nostājos. Viņš atkal ietrāpa precīzā stūrī. Sāku domāt, wow, tu labi spēlē, bet kaut kā tāda sajūta, ka kaut kas bišķiņ pietrūkst, un es nejūtu pret viņu nevienu brīdi tādu kā reāli diskomfortu. Es jūtu, ka viņš var iemest, bet es sapratu to, ka nāk 6. spēle sērijas vadība 3-2,
ka, ja es vienkārši sāku turēt ripu 5 sekundes, viņam aizsardzība absolūti mainīsies. Un tā arī bija. Kad tu sāc turēt ripu 5-6 sekundes pie kreisā, tā raustīšanās, viņa pārstājas, nostājas pasīvi uz izgājienu. Un viņš tur mēģina, es skatos, tā, ka viņš mēģina skatīties uz roku. Tā kā kaut ko tur mēģina izdarīt. Es domāju, kā būtu, ja es tagad vienkārši sāktu mest 4 kāju no vienā stūrī no vietas. Ko tas tev liks domāt? Iemet vienu, iemet otru, iemet trešo, iemet ceturto. Un 4 kājas no visu iekrit. Ok. Tā spēle vispār bija, tā sērija bija vienkārši fenomenāla. Man šķiet, ka Edijs ir tā kā Zviedru Jēkabs Reķis. Viņš var pakāst jebkam, viņš var vinēt jebko. Bet man tiešām būtu ļoti interesanti pasīties, piemēram. Žēl, ka Edijs nesakrita ar Raivi vienā sērijā. Edijs ar Raivi būtu tāds foršs storylines priekš šitā turnīra, kā viņi tur viens otru pirms turnīra tur, tā teikt, Raivis podkāstā izsauc Ediju, ka tur Edijs komentārā atbild, un tad tur, zin kā, tā drāma veidosies. Tas, kas ir vajadzīgs galda hokejam, lai viņš būtu vēl vairāk, tā teikt, exciting, angliski sakot. No tā, Edijs patīkami vērsties, un tad ir fināls. Fināls ar Roniju. Man likās, ka Ronijam ir kaut kādi 2 veidi, kā viņš uzbruk. Vienā brīdī sāka palikt ļoti lasāmi. Un tad man likās, ka es viņam mēģinu tā kā testēties no sākuma. Tā kā testējos, tad tā kā mierīgi spēlēju, bet tas fokus bija dot uz to vienkārši uz centra izgājieniem, jo es zinu to, ka man jau bija pirms spēles plāns, jo domāju, Ronijs īsti nezina, kā es spēlēju. Nu, viņš īsti nezina. Tad es no kreisā varu darīt to, kas man padodas labāk. Tas ir stāvēt no negatīva leņķa, piebarot no aizgala rusitienu. Viņš bija šis, teiksim, aiztaist to trajektoriju ciet un tikai dodas izgājienu. Un tā es laiku rotēju. Un sērijas laikā es iemetu 16 golus, no kuriem 10 bija izgājieni, 5 no 5 kājas no 4 bija šie kreisie no aizgala rusitienu, 1 bija kaut kas ar tempa maiņu un 1 bija parastais kreisais apkārt. Tie bija 16 goli, kas bija man. Viņam pašam, tātad pirmā spēle 3-2, tad viņam kaut kāda bija kaut kāda 7-8 goli tajā sērijā, es precīzi nepateikšu, bet man likās, ka Ronijs spēlē kā top spēlētājs pirms 15 gadiem, pirms 20 gadiem. Tas ir tas top līmenis, bet tas spēles stils ir paredzēts, lai vinētu spēlētāju plēfā. Viņš ir ļoti labs uz kontrolē. Ja viņš atsāk spēlēt tagad, viņš sezonas laikā būtu reitingā 4. Tas ir fenomenāls džeks. Un, ja viņš būtu vinējis finālu, viņš būtu vienā dienā tajā brīdī uzvarējis pasaules reitingu 1., 2. un 3. numuru. Un tas vienkārši ir wow. Tas ir prātam neaptverami, ka viņš kaut ko tādu būtu iespējams vispār izdarījis. Tas ir neticami šķiet. Kā jums šķiet, teiksim par Roniju performanci, kas jums... Piemēram, cilvēks atnāk uz pasaules čempionātu, bet viņš viņu reāli grib vinēt. Tas viņam bija 5. viņa fināls viņa vēsturē. Kaut kādā komentāra par Roniju, kā jums šķiet? Sandi, tu tā kā pieredzējušāks spēlētājs. Es gribēju no tevis dzirdēt vairāk. Nekā es īsti. Jā, kā tev no malas izskatījās vispārīgi turnīrs, neksim, fināls, pusfināls, fināls, kā tev izskatījās, kas notiek no malas? Jo, ja godīgi, es Vidišu mesteros tikai uzzināju, man Sandis stāstīja, tur, viņš tā kā agrāk tur topā, visu laiku finālos bija, visu, nu. Mm-hmm. Jā, es skatījos Roniju, kā viņš spēlē ar Rolandu Riekstiņu. Viņam bija play-offs. Šim tuvāk, Sandi. Es ceru, ka dzirdēju mani, ja? Dzirdēju, jā. Jā, tā kā, man likās, ka Rolands pat var ar viņu cīnīties. Ka tur bija diezgan cīvas tās spēles, ka tur kaut kur varbūt bišķiņ kaut kas pietrūka, kaut kāda pārliecība Rolandam. Tur nelikās kaut kas tāds tik ļoti monstruāls. Bet jā, pēc tam tālāk skatoties, kā viņš izvilka sēriju pret Matancevu. Mm-hmm. Jā, nemaldos, viņš bija iedzinējos, jā, un viņš tomēr vinnēja. Jā, cepari nost. Tur... Piedevām arī Edgaru vinnēja, bet man šķiet, ka Edgars varbūt nebija pietiekoši labi noskaņojis. Jā, tur jāprasa pašam Edgaram, kā viņam tur bija sajūtas spēlēt ar Roniju. Vienu spēli tur tiešām Edgars parādīja, ka viņš ir Edgars. 5. spēle. Jā, tā bija forša tāda spēle, bet kas tur ir savādāk, grūti pateikt. Bet,
Jā, man pašam ir grūti komentēt tā, man liekas, ar Roniju vispār es tikai vienu spēli nospēlējis, tas bija Swedish Masters, jā. Cik uzvarēji? 0-6. Tur vispār nav variantu man, jā. Tā kā, protams, monstrs, jā. Tā kā, kaut kā tā. Regnār, jā, kā tev šķiet, skatoties turnīru no malas, ceturtdaļa fināli, pusfināli, fināls, ko tu vari pastāstīt par katru no spēlētājiem, kā tev vispārīgi tas viss izskatījās no tavām acīm? Visvairāk pārsteigts biju par Arķemam, par Tancevu uzvaru, pār Kevinam. 4-0 sērijā. Wow, tas bija 8. fināls, jā. Es tiešām tā pagriežos otrādāk, skatos, viņš vadībā 3-0 pastos apakaļ, ir uzvara visu, ko. Kas tāds interesants? Es skatījos Ronijā pret Caitas spēli. Ja godīgi nebija baigi interesantā, es Edgara gaidīju tiešām vairāk. Viņš tā kā ir tas idols man, kad es sāku spēlēt, viss. Tad par tevi es brīnījos, ka tu ļoti uzvarēji Oskaru. Tur Oskars likās vidīgā formā, man es grūtāk gāju pret viņu arī līgā un visur. Par Raivu viņš bēdīgi. Raivim kārtējo reizi ar Matancevu tieši Matancevu vienkārši neveicās. Jā, man tas pats likās, skatos spēli vienkārši, sajiet tā kā nevajag. Un par Ediju, ja godīgi es gaidīju kaut ko tādu no viņa, es gaidīju, ka viņš paliks vai top 4, vai pat playoffā netiks. Tiešām, Tas tā kā vai viens vai otrs, bet kaut kur pa vidu? Nē, kaut kur pa vidu gan nē. Man patīk, ka turnīrs tiešām no malas arī pasīties. Bija labs. Sandi mīļākā sērija no Open turnīra? Mīļākā sērija? Zinu, man patika tieši kā Ronijs vinnēja to Matancevu. Tas bija skaisti, ne? Visi fani bija par viņu. Pat neitrāli bija par Roniju. Jā. Mēs jau nojaušam, ka pēc varbūt. Jā, bet vai mēs to teiksim? Jā. Regnār? Man mīļākā? Vai Viena. Laikam teikšu tava pret Ediju. Tā bija, tiešām man patīk skatīt. Tā bija skatām, es piekrītu, tā varēja būt skatām sērija. Skatos, tu tur ārdies, viņš tur ādās spēles ziņā, tiešām bija forši skatīt. Godīgi sakot, man šķiet, ka viņš šādu spēli varētu vinēt Nutunenu. Man šķiet, ka viņš varētu vinēt Nutunenu, bet Nutunens viņu nevar novērtēt par zemu. Viņš var baigi labi nospiest, ļoti labi nospiest. Būtu interesanti. Tas gan būtu. Man mīļākā sērija. Es teikšu to pašu, ko Sandis Matancevs ar Nutunenu, kā viņš izvilka. Bet nebija tev nedaudz bail no Matancevs, vai finālā atkal? Nē, es biju tik gatavs. Es biju tik gatavs Matancevs spēlēt, pat nezinu. Es biju tā sagatavojies. Man nolpedā stāv, man darba kompī saraksts par visiem top 50 spēlētājiem, kaut kādas features, ko par viņiem darīt. Pret top 20 spēlētājiem tur bija pilnībā viss, tur bija paragrāfi. Tu vienkārši tin uz leju, tin. Tur skatos, piemēram, viens no Matanceva brāļiem, viņš var tīt uz leju, tin. Un man Oskars Henriksons pirms turnīra pajautāja, vai varu te kā, viņš man lūdza, vai Raineri, vai varu tev palūgt kaut kādu player analīzi no Matanceva brāļiem, no Maderas, no Petra un no Nutunena. Es viņu visus 5 iedevu. Bet man īsti nebija par ko, baigi daudz, ko Ronija rakstīja. Tur man Raivs palīdzēja sagatavot to konspektiņu par Roniju. Jo Raivs viņu bija baigi labi tur izpētījis, kaut kas tam līdzīgs. Bet atgriežoties pie jautājuma, pie mūsu plāna par spilgtākajiem mirkļiem pēc turnīra. Piemēram, man. Es ierados banketā 30 minūtes vēlākā pārējā, lai varētu aizvest apakaļ mantas uz hoteli, uz autobusu. Bišķiņ pārģērbos, un man likās, ka, zināt to sajūtu, kad dzied daudz baltu dieniņu, vai ne, kad dzimšanas dienu, un tad es ienāku iekšā, un tā kā mūsu after partija bārā, un vienkārši viss sāk aplaudēt. Es tajā brīdī gribēju kaunā nokrist uz grīdas, vienkārši negribētu, tāds iedomājies, tu vienkārši tur stāvi, tev vai nu aplaudē, tev vai nu dzied, un tad tāds brīdī, es negribu tur atrasties vairāk. Tā teikt, krinžots tāds, vai ne? Tad
Rītīgi, viss tas tik ātri, tagad atskatoties apakaļ, tik ātri paskrēja, ka pat man šķiet, ka spilgtākie mirkļi pēc turnīra un vispār arī, kas notika autobusā, kā mēs tur tusējāmies un vispārējais, tad šķiet, kā, es nezinu, kā tāds viens, tāds teikt, angliski sakot, fever dream, es nezinu, kā latviski pateikt, ka tu vienkārši iedomājies, tu esi saslimis, tu kaut ko murgo, kaut ko slimo, kaut kas ir noticis, bet tad tu pamosties, tas bija sapnis. Tāda ir tā sajūta. Kā jūs šo visu attiecaties ar tām sajūtām pēc turnīriem, pēc mirkļiem? Varbūt viena atmiņa, kas katram paliek uz prātā, kas ritīgi tāds, wow, tas bija ritīgi forši. Man noteikti ir, man Ronijs Nutnens pasauc, un es tur viņu kaut kā sāku runāt, viņš man savu krēklu iedeva, tas tā. Kāpēc? Kāpēc viņš tev pasauc? Kāpēc viņš tev iedeva formu? No kā tas viss sākās? Vai tas ir interesanti? Tas ir tas, ko gribu zināt. Tieši tu seko mūsu TikTokam? Jā, tur tur kaut ko es stāstīju, jā, bet es tiešām nezinu, es Svīdišu mesteros pirmo reizi redzēju viņu, kaut ko sasaicinās parunāju, viņu tāds, lai veids. Skatījos arī, kā viņš pret Sandi Kristapu Lagziņu spēlēja play-off Svīdišu mesteros. Viss, jā, tad sākās tas tur pasaules čempions. Aizēju, viņu sasveicinās, kaut ko parunāju, blā, blā. Es pēc, visu laiku piegāju pie viņa, tur parunāju kaut ko pēc katras sērijas, tur bišķi pabalsoju pa viņu tā, blā, blā, blā. Un, pēc visa es aizgāju, tur pateicu, congrats second place, tur, ne tādā uzbraucienā. Ne jau tādā sarkastiskā tonī. Jā, bet, mēs tur kaut ko parunājām, tāds pat jau balsoju, es laiku, zinu, kā visu, un tad viņš man pasaka, ka viņam man ir kaut kas, bet viņš man vēlāk iedos. Es tur stāvam, viņš tā nāk pie mūsu galda, viņš vienkārši aiziet prom, viņš nezinu, sabaidījās vai kaut kas. Es eju garām, viņš tā man pasauc pie savu galdu, mēs tur sākam runāt viņu ar viņa sievu. Tur, ar viņa suni. Un vienkārši no kurienes viņš man iedod, paspiež roku, tā pasaka, ka man labi sanāk un viss cer, ka viņš cer, ka tas man kaut ko nozīmēs. Un, wow. Tiešām. Te jau viņš saskata tevi ritīgu džeku. Jā. Tas ir krūti. Vispār neticam šķiet. Ronijs iedod Regnāram formu un ritīgi tāds foršs vārds iedesmojuši. Man nākamā sacenēs viņam kreglis jādod. Jā. Redz, kā. Tas ir krūti. Sandi, kā tev šķiet, varbūt viens kaut kāds spilgts mirklis pēc turnīra, vai arī kaut kādā play-off laikā, autobusā, kaut kur kādā benzīntankā, varbūt kaut kādā rindā, kaut kur tur toltē. Es nezinu, vienalga. Kā tas benzīntanks bija svētlieta? Ja tā ņem tieši, ka turnīrs ir beidzies, viss, es nezinu, man arī, protams, tas moments, kad Regnārs dabūja Nūtunena kreklu, tas bija wow. Likās baigi iespaidīgi, bet man pašam patika tas moments, kad mēs braucām atpakaļ autobusā un tur ir tās polārās naktis. Jā. Un es tā braucu un skatos, un es autobusā priekšā sēžu, priekšējā solā redzu visu no priekša. Tur tas tā kā it kā gaišs, bet saule lec, un tik liela likās, ka viņi ir tik tuvu, un viņi visu laiku tāds kaut kāds šovs rītīgs. Tas saulēkts tieši man bija spilgtais moments tieši pēc čempionāta, un tas, kas man palicis atmiņā. Labāk, tas jau tā nesaistīt it kā, bet foršs ceļojums ar autobusu, visam braucam. Apakaļ, tad vēl viens foršais moments, ka tavs tētis aizgājās fotografēja, viss kā kurš guļ. Tas bija arī tur tā. Visiem bildes. Redzējām tās bildes, pasmējāmies, tas tā viss tāds jautrs pasākums. Kaut kā tā. Ok, forši. Un tā kā paturpinot to foršo tematiku, kas tieši tevi, piemēram, Sandi, ir ievilcis galda hokejā, kad tu šajā jau Latvijā no 6. gada oficiāli atzītā sporta veidā. Kāpēc tu esi iemīlējies šajā sporta veidā? Kas tev turpina iet uz turnīriem? Kāpēc tu esi iemīlējies šajā galda hokejā? Kāpēc tev patīk? Tiešām. Un es jau 5. reizi saku tiešām. Bet tiešām. Tā, man droši vien jāsāk ar kā es vispār iepazinos ar to. Jā, man bija tā, kad man bija kaut kādi, 5 gadi.
5 gadu vecumā, un vecāki uz dzimšanas dienu. Nē, dzimšanas dienu, tas bija uz Ziemassvētkiem uzdāvināja galda hokeju. Nu, Salveicīts atnesa, jā. Tur bija tā, ka vecāki Salveicīts esot atnesis. Un tad mēs ar tēti spēlējām, un man patika, jā. Un tev tētis izlika visu laiku? Tu zini, es neatceros. Nu, gan jau izlika, bet es atceros tās emocijas, man ļoti patika, jā. Bet, nu tad, protams, viņš tur kaut kur zem gultas tika nolikts un stāvēja tur. Bet es atceros tādu momentu, ka man kaut kad jau var būt kaut kādam, nezinu, 11 gadu vecumā vai jau pieaugušā vecumā man krustmāte uzdeva jautājumu, kas ir bijusi tava foršākā dāvana, ko tu esi bērnībā saņēmis, ko es atceros. Uzreiz pirmais, ko es atceros momentā, galda hokejs. Tas bija galda hokejs tieši. Nu, tā tad es atceros tos momentus. Un tagad man arī jau puika bija, jau tādā sākuma skolas vecumā. Es domāju, ka arī viņam varētu uzdāvināt galda hokeju. Un arī tieši tāpat uz Ziemassvētkiem uzdāvinājām un sākām mājās spēlēt. Un tā mums tas aizgāja. Tā mēs iemīlējām to spēli. To procesu vienkārši tas, ka jūs socializējieties, satiekat cilvēkus, nākat uz tiem turnīriem, viens otru spiežat uz priekšu, motivējiet. Bet beigās jau tie turnīri nebija. Jā, bet redz, beigās Sencīgs tas, kurš parāvās tur riktīgi līdz iekšā Latvijas galda hokeja federācijām, visur, kur citur. Tas bija tā, jā, kad pienāca viens tāds moments, kad mēs palikām Almierā 3. Mans dēls, es un Rektiņš Jānis, jā, visu vairāk nav kas spēlē. Leģenda. Tāds moments, ko darīt. Nu, tā kā mēs tur arī braucām uz tiem sacensībām, bakstījāmies pa to 2. līgu, kaut kā sāk apnikt. Es domāju, vai jāmet miers, vai varbūt jāpacēl citā līmenī un jāsāk trenēt sev konkurenti. Ja es biju tā kā sev, kā lai saka, egoistiski, jā, priekš sevis trenēja konkurentus. Un tā izauga jaunieši tie brāļi Riekstiņi, jā, kas jau man sāk apspēlēt. Un tad jau es ar viņiem jau sparingojot, jau arī cēlu savu meistarību. Jā. Tā tas aizgāja dziļumā. Jā. Un tagad uzradās Regnārs, uzradās Lūkas, un tur 4 spēcīgi džeki, un tur riktīgi labs tā kā Sostols krūts. Nu, jā, tas arī tāds mans ceļš. Vai visi tavējie 4 krūtākie jaunzēņi bijuši top 20 pasaules reitingā? Tagad jāpadomā. Lūkas vienīgais, kas varbūt, ka nav vēl. Es pieļauju, ka top 25 bijuši visi 4. Mēs esam 4 varētu. Neticami. Par Jurku es nezinu. Viņš ap top 20 ir bijis, bet vai iekšā top 30 noteikti, jā. Jā. Tā kā, ja visi 4, tagad ceru, ka piedalīsies esoši nākamajā tajā klubu čempionātā, kas būs septembrī. Tas būtu izcili. Man vēl jāsatājas mājaslā, par ko es mocos jau nezinu cik dienas jau. Bet tas sīkums. Jā. Bet redz, Regnār, kas tev lika iemīlēties? Kāpēc tu šeit esi? Kā tu šeit nokļuvi? Kas tev liek turpināt iet pēc, teiksim, kas motivē tevi iet pēc lieliem tituliem? Kāpēc tu mīli šo spēli? Pastāst vairāk kaut ko. Ja godīgi jāsaka, no pirmā acis skatienas iemīlējos. Tieši. Okay. Bija sākuma skolā gāju, mums tur visi vecāki sametās priekš viena galda. Mēs tur spēlējām 3 vienā pusē, 3 vienā otrā pusē, 6 spēlēju reizē, visi tā kā ritīgi aizrāva. Un tad vienā dienā, 1. septembris ir, ar vecākiem ejam pa centru, paēst, tā kā nosvinēt. Un tur stāv izstāde, tur Sandi stāv ar kādiem 5 galdiem saliktiem, mēs ar tēti aizējam, paspēlējam, tur bišķi kaut ko paņemamies, Sandis pienāk. Nu jā, mums treniņi notiek, jūs varat nākt, un piedāvā manam tētim arī, viņam 1 reizi nedēļā, man 2 reizes nedēļā, tur viss aizēja, un tiešām uzreiz iepatīkās. Un arī bija mana vecuma cilvēki, tur Edgars Putniņš, visu, kopš tā brīža tiešām man ir patikusi spēle galdu hokeju. Tiešām mīlu to, izbaudu. Un par lieliem tituliem, man pats tituls nav svarīgs. Tev lielākais tituls ir
junioru pasaules čempionāts. Jā. Ko tu redzi, ko tu vēl varētu sasniegt? Noteikti ļoti pa Open pasaules čempionu. Es tā kā, es nezinu, jūtu, ka kaut kad tas būs. Es ceru, ka uz 27. gadu mājas aizstāvēt Valmieru. Jā. Tas tā kā, viņš jāpiepūlās pie tā būtu, bet, tiešām, jā. Straujiem progresam jānotiek. Straujiem progresam. Bet tiešām, man tā kā tituls nav galvenais, man tas process, man tas ceļš, man viss tā kā līdz tam patīk. Tiešām. Un tev, Rainer, kas man lika iemīlēties šajā spēlē un kas man līdz šai dienai motivē? Es varu sākt to, kas mani motivē līdz šai dienai. Man vienā brīdī 16. gadā vienkārši piegriezās, jo es biju gadu no vietas pasaules 252. līdz šai dienai, šo labi atceros. Es sapratu, nafig es to daru vispār. Man bija 13, 14 gadu 16. gadā. Priekš kam es to daru? Es laiku otrajā līgā, kaut kur vidū, vai augšdaļā es lai būšu, tad, es iekritu tā kā sevi tik lielā tā kā sevis apvainošanā, kad man tas vai es sākšu trenēt, un es būšu labāks nekā tas, piemēram, tas Gins Lasmans, teiksim. Kāpēc tu nebeidz tajā brīdī? Man liekas, daudziem cilvēkiem tieši tajā brīdī uznāk tas, ka viss nav jēgas spēlēt, visas metu mierīgi. Es teiktu, ka atkarīgs no cilvēka, atkarīgs no personības, atkarīgs no tā, kāds tu esi āzis. Jo lielāks un spīdīgāks āzis tu esi, jo neatlaidīgāks tu esi. Tas ir laikam no katra no cilvēka atkarīgs. Bet, līdz šai dienai šī spēle, galda hokejs, bet šīs sports man, ja man nebūtu galda hokejs manā dzīvē, es arī būtu citās dzīves sfērās, nebūtu tik ļoti izsities, kā esmu izsities tagad. Un tā ir vairākiem maniem kluba biedriem, tā ir Jānim, Kārlim, tā ir brāļiem Saulīšiem. Ja viņiem nebūtu dzīvē galda hokejs, viss būtu daudz savādāk. Kā Jānis pats man stāstīja, ja viņam nebūtu galda hokejs, viņš noteikti būtu draudzējies ar kaut kādiem tur, es nezinu, idiotiem, kaut ko tur sūrs būtu taisījis, vārījis, neko nedarīt, tur vienkārši tur sūdi notikt. Bet redz, kā cilvēkam atnāk dzīvē galda hokejs, viņš saprot, ka viņš citās dzīves sfērās arī var būt konkurēt spējīgs, viņš var būt kruts, viņš var būt riktīgi labs. Redz, man bija tā, ka es jau zināju no agras bērnības, kas spēlējuši galda hokeju. Man pirmās atmiņas, no kaut kāda 5. vai 6. gada, kad es atceros, kad es tur mēģinu to galdu aizsniegt, tēti spēlējam, rezultāts 9-9, viņam nav vārdsargs, es pat atceros, viņš noteikti pats to neatcerās, bet es to ļoti labi atceros. 5. vai 6. gads tas bija. Un kā es viņam zaudēju 10-9, ka man bija vārdsargs, viņam nebija vārdsargs, tāds bļāviens, viņš vēl pa telefonu runā, man apspēlē. Kas notiek? 7 gadu vecumā es beidzot pienācu pie savu tēti un teicu to, ka es gribu pielīties kādā turnīrā. Mājās, es jau redzu to, ka viņš tur vada tur treniņus, tur turnīrus vada. Es gribu pielīties kādā turnīrā. Viņš saka, tu taču neraudās? Nē, es neraudāšu, es taču neraudāšu, protams, ka neraudāšu. Un tā arī bija. Es pirmajā turnīrā 9. gada čupa-čups, 3-3 turnīrā, skolu turnīrs, kur man bija tāda tabula. Es atceros, ka es zaudēju pret Edgaru 1-7, pret Atti 0-6. Un pirmajā turnīrā 9. gada novembris. Jā, un te visiem deva čupa-čupus, pēc tam baigi forši, tur visiem bukletiņus deva. No pirmā brīža iemīlēšu ar to spēli, tāpat kā Regnārs, un līdz šai dienai es turpinu, un kas man liek man motivēt iet pēc lieliem tituliem. Tur tiešām grūti atbildēt, kas mani motivē. Man vienkārši tas drives, kas iekšā stāv, un tad tie tituli, ko visu laiku gribās iet uz to maksimumu, tad tā mīlestība pret to spēli liek iet uz to tiešām to absolūto maksimumu. Un jā, man bija tas periods no pagājušā gada novembra līdz kaut kādam šī gada martam, aprīlim, kad man pilnīgi bija izbasījis viss, kad es biju pieņēmies pamatīgi svarā, ka man likās, ka man atlaidīs no darba, ka man likās, ka es nevarēšu nokākt uz skolā semestri, kad bija veselības problēmas, imunitāte bija lejā, vispār neko negribējās. Bet vienā brīdī bija jāsāk darbs ar sevi. Sapratu to, ka ja tu esi tik lielā bedrē nonācis, tad pēc kaut ko jāsāk darīt, un pa vienam jāsāk darīt, un tā tas viss palēnām pa plautiņiem salikās tā, ka tā dzirstelīte ir atgūta atpakaļ, un gribās vēl un vēl un vēl iet pēc tiem, tā teikt, pēc tām emocijām, pēc tiem varbūt pat iespējams pat tituliem. Es neredzu, kā tuvāko gadu laikā, piemēram, es varētu beigt spēlēt galda hokeju. Mums ir tādi plāni ar mūsu Table Hockey Global, mums ir tādi visādi forši projekti padomā, un mēs tikai uz augšu iesim. Bet tev ir tā kā doma pārņemt tavu tēti, tā kā visu to organizēšanu, vadīšanu?
Es pagaidām par to negribu domāt. Okay. Viņam jādarbojas, cik maksimāli ilgi viņš šeit ir iekšā uz visu mūžu. Es gribu, lai viņš ir maksimāli ilgi tajā iekšā. Protams, tas jau ir redzams to, ka es 2 reizes nedēļā trenēju Inčkalnā 2 grupas, nu, tā jau tagad ir 1 grupa liela jau. Esmu pārņēmis Galhokeja mājaslapu, nu, tādas lietas. Es neredzu sevi, kas vienkārši no tā esmu attietus. Es redzu to, kas tiešām kādā brīdī es to varbūt pat arī varētu pārņemt. Tikai tad, ja es to pārņemu, tad es organizēju un es nespēlēju vispār. Jo es negrasos to visu savienot kopā, tas ir nereāli. Un tad, tad paturpinot šo tēmu, kā jums izskatās, kur jūs redzat galda hokeja attīstību tuvākajā laikā? Es gribu varbūt sākt šoreiz ar Sandi. Sandi, kā tev šķiet, kur var galda hokejs izaugt nākamo 5 gadu laikā? Nākamo 10 gadu laikā? Nu, tur baigi atkarīgs tas ir, ko mēs, tie, kas ir baigi interesēti, kaut ko darīt, ko mēs darīsim. Nu, teiksim tā, kā es redzu, es domāju, ka arī atkarīgs arī no jums, no čempioniem, ja, kā jūs influencēsiet šo galda hokeju, varbūt apkārtējos, bet, kā es redzu, ir vajadzīgi cilvēki, ir vajadzīga cilvēku ieinteresētība, ir vajadzīgi skatītāji. Manuprāt, galda hokejam pietrūks tas, ka viņš nav tik skatāms kā, piemēram, šautriņu mešana. Piemēram, es tagad skatos Eirosportā, redzu kaut kur pasaules čempionāts, un mums tur Madars Rāzne, ja. Arī galda hokejists kādreiz 6. gadā uzspēlēja pāris turnīrus, jā. Un redzu, ja, un es pirmo reizi varbūt redzu, domāju, kas tur interesants, to šautriņu, kas tur jāizdara, tur centrā droši vien jāiemet visu laiku. Tas ir 5. lielākais sektors, tikai domājies? Izrādās, ka nē, ka tur ir jāvāc tie punkti, bet kas ir svarīgi tas, ka skatoties to šautriņu mešanu, es redzu, un es uzreiz saprotu, kas viņam jāizdara, lai viņš vinnētu. Un es uzreiz jau daudz maz jau skatoties, jau saprotu tos noteikumus. Galda hokejā mums ir tāds mīnus, ka mēs neprotam varbūt parādīt viņu tik vizuāli iespaidīgi, kā tas ir kādā citā sporta veidā, kur ir daudz skatītāji. Un manuprāt, mums ir pie tā jāstrādā. Tieši tā. Teiksim, pasaules čempionāts komandām, ja, šogad. Zviedrijā skatāmies, Latvija spēlē pret Zviedriju finālā, un mēs tur tribīnēs skatoties nesaprotam, kura komanda šobrīd ir vadībā, kurš pie kura galda ir vadībā. Tur 3-2 vai 3-3, tur nevar īsti saprast. Tas ir tas moments, kas mums pietrūkst, lai skatītājs, kurš skatītos to sportu, lai viņš redzētu, kur ir tā sportiskā intriga. Lūk, pie tā galda, pie 5. galda tur varbūt neizšķirs, pie kāda tur varbūt viss ir 7-1, viss jau ir beidzies. Manuprāt, tur televīzijai varbūt vajadzētu parādīt teiksim, kāds ir rezultāts pie kura galda, ja? Kāds ir kopējais rezultāts, kāda ir tā intriga. Komentētājiem vajadzētu stāstīt, lai teiksim, es sociālos tīklos padalītos, kad reku mūsējie tagad Latvija spēlēs ar Zviedriju finālā, tagad tieši cīnīsies par Latviju, par pasaules čempionu titulu. Lai tas, kas uzklikšķina uz to saiti, kur es būšu varbūt sociālos tīklos padalījies ar to, ka viņš uzreiz saprast, kas tur notiek, kas ir jāizdara, lai tur, teiksim, Latviju uzvarētu, jā, tur, teiksim, arī tas pats, kā bija Eiropas čempionāts Valmierā, kad juniori spēlēja komanda, ja, kad mēs redzam, mēs visi apkārtējie saprotam, ja tagad Edgars Naglis iemetīs Džonīti, tad mēs esam pasaules čempioni. To mēs visi apkārtējie sapratām, bet to vajadzētu parādīt tā, lai arī skatītājs no malas saprot, ka šis metiens
Ja viņš ir precīzs, titulu nesošs metiens. Ir titulu nesošs, jā. To droši vien cilvēks no malas saprot tikai pēc apkārtējo reakcijām, ka visi ļauj. Tas ir tas, kas pietrūkst. Tieši, lai varbūt vairāk piepulcētu galda hokejistus. Zini, kas ir izcils piemērs šajā visā šahs? Šahā YouTube'ā. No pasaules čempionāta livestreamā 100,000 skatītāji. Un, piemēram, mums tikko bija trešdien mītings starp mani, Kārli un Amundu. Un mēs runājam par galda hokeja attīstību, kur mēs varam virzīties tālāk, kurās sfērās. Un viena no tām lietām bija tas, ka galda hokejs pašlaik nav īsti skatāms. Jā. Tieši tā, kā tu minēji. Vai, piemēram, tad ir šahs, kur, piemēram, tāds kā Gustavs Hermansons ir skatījies, viņš nespēlē šahu, bet viņš vienkārši skatās, un viņam interesē, un viņš tāds, wow, kas notiks tagad? Un tad tā kā pamats tam visam ir, kad starp spēlētāji kaut kādas drāmas, kaut kādi, tie saucamie storyline, kaut kādi tur, es nezinu, scenāriji, kas kurā brīdī notiek, kurā brīdī tu vari saprast, kas notiek, kā notiek tā spēle, kā tu viņu pārzini, un kā tas ietekmē visu apkārt esošo. Tas ir tas, kas cilvēkiem patīk, un tas īsās formas, saucamais sociālo tīklu kontents, kas ierauj iekšā un liek tev palikt uz to visu atlikušo video. Un tas ir tas šaham, kas nav galda hokejam. Ja iedomājies, šahs 100,000 skatās, un skatās pat tie, kas viņu nespēlē, un viņiem patīk. Un man šķiet, ka tas kurš mums jāvirzās uz to galda hokeju, arī ir. Jā, un es piemēram iedomājos, kā būtu. Varbūt būtu interesanti uztaisīt, tā kā mums piemēram, bija fanu telts, jau Almierā, ka lielais hokejs notiek, mums ir fanu telts, un vienā lielā hokeja starplaikā ceremonijas vadītājs paziņo, ka kur mums ir galda hokejists, viens profiņš atnācis, un viņš uzaicina pārējos visus atnākat uzspēlēt līdz vienam golam. Kurš pirmais iemetīs? Ja? Līdz 2 goliem. Tā, lai nebūtu haļauja. Tas profiņš ir bez vārdsarga. Ja, tiešām sanāca daudz. Tur, protams, tie, kas nāk uzspēlēt, tiem arī čipšus iedeva. Ja, bet es teikšu tā, neviens man neiemet nevienu golu. Izņemot tos dažus jauniešus, kas pie manis trenējās. Jā. Tā kā, bet tas ir tāds šova elements, kas varētu piesaistīt, varbūt ka, taisīt tādus mazos video, kad izaicinām mēs cilvēku no ielas, nāc uzspēlē profiņu uz, teiksim, es nezinu, ko balvā, bet varbūt kāds sponsors grib kaut ko sponsorēt, bet, teiksim, ja es noņemu vārdsargu, bet viņam ir lielākas cerības varbūt iemest, jo es teiktu tā, man ir cilvēki, kuri netic, ka viņš, ka es viņu vinnēšu arī spēlēt bez vārdsarga. Tas ir tas foršākais. Tas ir tas foršākais. Nevar būt, tiešām, bet, redz, īstenībā nemaz nav tik viegli, ja tu neesi trenējies, es profiņam nevaru iemest, un pirmkārt tu jau netiec pie ripas nemaz. Ko tu vēl izdarīsi, ja tu nevari pat taisnu, ja tu met pat taisnu, jā? Neietrāpīsi, aizsargs priekšā un viss. Vārdsargs nebūtu, bet tu aizsargu pieliec, un tev jāmāk kombinācijas, vai ne? Tieši tā. Tā, tas ir viens, jā, un ko es vēl gribēju teikt par to attīstību. Jā, kāpēc es runāju par to skatītāju daudzumu, kāpēc tas ir svarīgi. Teiksim tā, es eju uz pilsētas pašvaldību runāt par to, ka mēs gribam rīkot pasaules čempionātu galda hokejā, un viņi prasa, cik būs plānotie spēlētāji, dalībnieki. Es saku, apmēram 200 varētu būt. Ok, labi, viss kārtībā. Bet, teiksim, salīdzināšanai, tad BMX čempionāts Valmierā, kas notika arī nesen Eiropas čempionāts notika, un tur ir 1200 dalībnieki. Jā, okay. Un vienkārši, par ko es stāsts, mums ir izdevīgi, ka ir tie dalībnieki daudz, jo
katrs kaut ko atstāja pilsētā, kaut kādu naudu. Ir izreikināts, ka tas ir no 100 līdz 300 eiro. Un tas ir izdevīgi, tas atnāk nodokļos atpakaļ pašvaldībai. Tā kā tur, kur ir cilvēki, tur ir nauda. Un tāpēc mums viņš jāuztaisa vizuāli skatāms tas sporta veids. Tātad pasaules čempionāts Valmierā 2027. gads būs visu laiku vislabāk norganizētais pasaules čempionāts vēsturē, un to jūs šeit dzirdējāt no manis. Un Sandis piebalso, Regnārs piebalso, un principā darīsim visu. Es palīdzēšu, jūs palīdzēsiet viens otram, mēs mēģināsim šo pasaules čempionātu izspiest kā vienu no vislabāko vēsturē. Centīsimies. Jā. Kā Regnārs skatās uz to attīstību, uz pasaules čempionātu nākotnē, kas mūs sagaida. Vispārīgi, kā tu redzi attīstību? Par to, ko Sandis runā, jā, bet man liekas, nedaudz nepareizi skatās. Latvijā, manuprāt, ir tiešām, gandrīz teikt, perfekti varētu būt. Tiešām mums ir amatieru līga, mums ir profiņu līga, tiešām ir spēlētāji, ir treneri. Vienmēr nāk kaut kāds jauni bērni, trenējās pie Sanda, iznāk kāds jauns no Inčkalna. Tagad arī no Ventspils redz kaut kāds jaunos spēlējot reāli. Jā, taisnība. To var redzēt, Latvijā tas attīstās, bet ārpus Latvijas ir kā ir. Igaunijā vairs nerīko Tallinas Open, tur ir smagi. No Norvēģijas arī, tur kaut kas ir, no Čehijas arī. Norvēģija tagad uzplauks, jūs redzēsiet. Es ceru tiešām no Čehiem arī baigi neko neredz izņemot. Veterāni. Jā, veterāni un kaut kā tiešām maziņā, mazi spēlētāji atnākuši. Krievi attīstās, bet viņi nespēlē ar mums. Jā, Krievi nespēlē. Es nezinu, kā es to īsti varētu ietekmēt. Vienīgi caur sociālo mēdīju, ko jūs jau darat. Tā ar Table Hockey Global tiešām lieliska lieta. Viss cieņa jums, bet tur, man liekas, pašiem no citām valstīm pie tā ir jāstrādā. Slovēņi tur, lai braukā uz skolām, kā jūs to darat, kā piesaistat bērnus, lai nāk spēlē, lai viss ir. Jo Latvijā ir ļoti labi. Jo Table Hockey Global ir sasniedzis pēdējo, cik ilgi mums ir vispār aktīvs Table Hockey Global kopš aprīļa. Ir sasniedzis 2 miljonus cilvēku. Un ļoti daudz skatās Amerikā, Skandināvijā, kaut kur pat Brazīlijā, kādā un arī no Āzijas valstīm arī skatās. Bet principā, ja būtu tādi kā 10 Kārļi Baloži, 20 Sandi Krasti un 20 Sandi Kalniņi, tas tā kā eksponenciāli aiziet uz augšu, un tas viens cilvēks plē pa 2, pa 4, 8, 16, 3, 2. Un tad tas beigās viss arī tā kā aiziet. Un varbūt tev kaut kas vēl paturpinās, un galā kaut kā attīstība es varu paturpināt tavā vietā. Vēl lieta, tas ir jādabū ārpus Eiropas. Tas, man liekas, tas ir tiešām galvenais. Un mēs tagad mēģinām saplānot ar Kārli, lai mēs varam aizsūtīt pāris 10 galdus uz Indiju. Mums ir kontaktā Indija. Jā. Mums ir plānā Indija. Tā kā jā, bet tas, ko es uzskatu un kā es redzu galda hokeja attīstību tuvāko gadu laikā un vispārīgi, tas ir, jo vairāk sociālo tīklu ir galda hokejam, jo labāk, jo viens tas video var noveikties un aiziet riktīgi tā teikt viral. Piemēram, Kārlim tur viens video bija sasniedzis 500,000 skatiem, bišķiņ vairāk skatījumu, tad baigi daudz komentētāji un visi saka, bet mums tas šāds mājās tās galds ir attiecīgi šitie lielie turnīri. Mums, principā, lielu turnīru rīkošana, tas ir naudas balvas turnīrs, kas mums plānojas 26. gada beigās. Šāda veida turnīri piesaistīs ļoti daudz cilvēkus, tikai man šķiet, ka uz doto brīdi svarīgāk galda hokejā ir vienkārši mārketings. Nevis, tā teikt, iet uz kvalitāti, bet iet uz kvantitāti. Kvalitāti tu dabūsi no tiem, kas ir kvantitātē, kāds tur paliks. Piemēram, tas, ko es uzskatu un kā tam principā vajadzētu būt, ir tas, ka mēs ejam nevis uz labiem galda hokeistiem, viņi būs labi, viņi attīstīsies, bet ka būs daudz galda hokeistu. Un tā ziņa, viņa tiks padota apkārt. Un, es redzu, ka tas, ko mēs esam iesākuši, tas vienā brīdī nākošais gads jums liksies, kas notiek? Ko Kārlis izdarīja tādu, ka pēkšņi tas viss aizgāja? Jūs redzēsiet. Tik daudz, kas forši plānā ir. Un es vēl neko nevaru teikt. Un Kārlis vēl vairāk neko nestāsta citiem.
Oi, nu, tur tiešām, tiešām laba nākotne forši. Bet paturpinam, ejam uz beigām, un tad skatītāju jautājumu. Mums ir veseli 3 skatītāju jautājumi. Tā, bet pagaidi. Es gribēju jums uztaisīt vienu spēli. Okay. Esam gatavi. Čempions pret čempionu. Ja? Šitais labs. Es jums došu laiku apdomāties. Ja? Bet jautājums tāds. Darīsim tā. Jūs nosauksiet lietas, ko jūs esat ieguvuši no galda hokeja. Tur var būt pilnīgi jebkas. Es jums iedošu lapiņas, jūs uzrakstīsiet uz lapiņām. Tad to 1, 2, 3 vārdos, ja, vienkārši uzrakstat. Un jūs pēc kārtas sauksiet viens otrs, un kurš beigās uzvar tas, kurš nosauc pēdējais. Tas, kurš nosauc vairāk. Ja, jūs, protams, nedrīkst atkārtoties. Doma sapratāt. Ja? Tā tad vēlreiz sānt, mums būs jārakstās īpašības uz lapiņas, īpašības, kur iedos galda hokejs. Ko jums ir iedevis galda hokejs? Tur ne tikai īpašības, tur pilnīgi jebkas, izņemot vēl titulus. Ja? Jūs jau kaut ko par šito runājāt, jau kaut ko minējāt, ļoti daudz ko minējāt. Tā kā es domāju, tur veselu sarakstu var sataisīt. Ja, es tur pāris A3 lapas varu sarakstīt, tas ir ārprāts, ka daudz. Tā kā neslikt pretnieku man iedēļ. Tā kā padomājiet, ja, mēs uztaisam nelielu pauzīti, es jums iedod lapiņas, jūs uzrakstat, un mēs pēc pauzes atgriežamies, un jūs spēlējat spēli čempions pret čempionu. Aiziet, malcam. Tātad, ko mums dzīvē ir devis galda hokejs? Mēs tikko 90 sekundes veltījām ar Regnauru aprakstīt visādas īpašības, jeb arī pat materiālistiskas lietas, ko mums dzīvē devis galda hokejs. Kurš sāks? Un kam šeit ir priekšrocība, kas sāk, kas nesāk? Vecākiem. Jūs varat čekāties. Uz kām sigarī? Nē, vecākais var sākt. Es varu sākt, Regnar. Pacietība. Okay. Draugi. Pareizi izvēle veikšana. Ģimenes atbalsts. Gribas spēks. Slava. Disciplīna. Stresa samazināšana. Jautrība. Emocijas. Tas ir ļoti vispārējais jēdziens, bet bēdas. Mentālā izturība. Okay. Veiksme. Pirkstu prasme. Caits. Ko tas nozīmē? Es pierakstīju caits. Caits man dzīvē devis caits. Balvas. Meduskoks. Ceļojums. Ripa. Izturība zem stresa. Tas jau tev bija? Nē, man bija. Tas jau tev bija? Nē, man bija stresa samazināšana. Jā, tas ir sinonīms. Labi, loģiskā domāšana. Okay. Man bija pareizi izvēle veikšana, tas pats, kas tas jau atkārtojas tev, jā. Labi, es teikšu kobra. Tev tas ir rakstīts viss? Jā. Ko tu leji? Jā, nopietni, kobra. Kobra. Labi, es zaudēju. Domā to, es neticu. Ir jau arī, kobra rakstīts. Kāpēc ne? Tas dzīvē kobru iedevis. Kobra man labākais treniņu partneris, ja kāds ir bijis. Ar ko atšķirās caits un kobra? Nē, divi dažādi cilvēki. Kobra man ir devis lielāko progresu man galda hokejā mūžā. Spēles tehniskajā ziņā. Edgars pēdējā laikā vairāk tā teikt kā sansensis, bet pašā sākumā kā man viens no pamatu licējiem, kas man lika domāt par galda hokeju dziļāk. Kā labāk spēlēt un pievērst uzmanību mazām detaļām. Raivis, tīrākais spārringa partneris, no kā man bijusi lielākā vērtība treniņu procesā jebkad. Zin kā, mēs katru svētdienu 20. gadā, Covid laikā, viņš brauc ciemos, mums vēl virtuve tajā laikā remontējās mājās. Mums tur pofīgi, tur remonts notiek, mēs noliekam galdu, mēs maucam kādas 7, 8, 9, 10 sērijas izspēlējam, pēc tam braucam uz kompleksu Inčkalnā peldēties. Braucam apkārt, spēlējam sērijas, maucam un katru svētdienu. Un kā tas progress uznāca, tas ir vienkārši neticami.
cik viņš pēc tam labi sāka spēlēt. Bet man šķiet, ka es no tā vairāk lielāku labumu guvu, jo viņš tajā laikā bija daudz labāk spēlētājs par mani. Tā kā tā. Baigi, forši, šitais bija interesants, Andi. Nepatīk, es saprotu. Skatītāji jautāja, mums Railēns jautāja, kur notiks Eiropas čempionāts. Kā jums šķiet, varbūt kaut ko esat dzirdējuši? Regnār, kā tev šķiet? Es esmu dzirdējis nedaudz baumas, kuras varbūt Saki. Ir taisnības, bet varbūt Vācijā notiks. Galvenais kandidāts ir Vācija. Mēs sagaidīsim drīz atbildi. Viņi teiks visticamāk, ka jā, un tad mēs arī maucam. Edgars teica, ka tā esot pilsēta Lāra. Lāras pilsēta, jā. Un tā pilsēta ir tuvs Francijai. Es sapratu tā, ka tajā Lāras pilsētā ir kaut kāds Eiropā lielākais vai viens no Eiropā viens no lielākiem atrakciju parkiem. Parks, kurš ārkārtīgi liels. Es tur biju. Tur noteikti. Tas bijis, ja? 23. gada maijā tur vislabākā vieta, kur esmu pēdējā laikā bijis. Tik forši. Tur tiks. Protams, ka tiks. Bet, ja jūs brauciet uz Lāru, uz Eiropas čempionātu, bez Europa parka, jūs nevarēsiet tur. Es tā kā mazs bērns jūtos. Un tur vajadzīgs vairākas dienas, lai viņi visu izietu, jo tur tie šovi, kas tur notiek, tie amerikāņu kalniņi, visādas atrakcijas, visādi saldumi, gardumi, ēdieni, tā atmosfēra, kas tur ir. Tur bez mazajiem pelšortiem jābrauc uz turieni. Jā, prasa mums Romānam, lai kaut kādu dienu iepriekš aizved. Tokšo izvedīs, protams. Es jau apsolīju Amundam no Norvēģijas to, ka mēs kopā tur iesim uz amerikāņu kalniņiem. Pirmais, kurš apčurāsies, tas arī tur paliek. Otrais jautājums. Guntis Strasdiņš man personīgi jautāja, kā man iet ar badmintonu. Redz, martā un aprīlī es piedalījos badmintonu sacensībās, atkal pēc 5, 6, 7, neatceros precīzi, cik gadu pauzes atsāku trenēties, spēlēt. Kā es varu nomet ļoti ātri. Ja man tajā brīdī, janvārī, es jau skatos jaunā gadā 96 kg. Jā, cik āzī. Vakardien iesvairos 81,5 bija. Tā kā, bet badmintons ir, tas, ja jūs negribat taisīt kardio, negribat skriet, badmintons ir viena no foršākajām lietām, kas ātri nodedzinās kalorijas jautrā veidā. Un kā man iet ar badmintonu, es biju piedalījies aprīlī, ja nemaldos Inčkānu čempionātā badmintonā, es kaut kur pa vidu viņu paliku tajā dalībnieku sarakstā. Tā kā, rīktīgi forši. Ja es zaudēju, es dabūju kardio devu, ja es uzvarēju, forši es uzvarēju. Tā kā tas ir kā bez mazai kā win-win situācija, tā kā, tiešām rīktīgi forši. Un kādreiz tiešām ļoti bieži treniņiem gāju badmintonā vispārējo, tā kā sirds lieta, ko es gribu atsākt arī, teiksim, no septembra, ka sezona atsāksies. Ejam tālāk. Uģis jautā, bez kuras no galdiņa esošajām figūrām būtu iespējams tāpat uzvarēt? Šeit, es domāju, mums visiem, kā galda hokejistiem, ir pilnīgi skaidrs, ka vienalga, lai kuru figūriņu spēlētājs vai arī pretinieks tev noņemt nost, ja profesionāli noņemt nost figūriņu, tev ir vienalga, kuru noņemt nost. Kaut vai, es nezinu, iesācies padomās, es noņemšu Vācragu nost un luķi es vinnēšu. Tas mazais buķītis tāpat dara savu. Aha. Redz, es pagājuši gadu palīdzēju rīkot Talsa pusē sporta spēles, kuras vadīja galda hokeja sadaļu. Un bija jāspēlē līdz 3 goliem, un uzvarētājs varēs dabūt manu keponu. Ar uzrakstu tam uzraksts tā kā bija King virsū rakstīts, vai ne, keponam. Es saku, vai es noņemšu nost Vācragu, un tas, kurš man varēs uzvarēt šajā teambuildingā pasākumā, tas dabūs man keponu. Līdz 3 goliem. Man nav Vācraga. Un ka visi man metās tā kā pīrāņas virsū. Jo, cik aizgāja mājās ar keponu galvā. Pats vai ne? Jā, ka nevienu golu neielētēt. Man tāpēc šajā sakarā jautājums tev, vai tu negribi pamēģināt kādā Latvijas kausa posmā bez Vācraga vispār? Kā tu pats domā, kā tev veiktos? Vai tu tiktu pirmā līgā? Es zaudēju playoff pirmajā kārtā. Jā, man liekas, playoffā tiktu. Playoffā pirmajā kārtā es zaudētu. Jo, redz, mums bija live streams, kuras mēs ar Kārli spēlējām sēriju, ka man nav Vācrags, vinēja 4-0. Un pēdējā spēlējām 13 ripas viņu vērtos. Tā kā, sorry, Kārli, es ceru, ka tu šo skaties un atceries, kā tas bija. Bet, piemēram, Veņāmins Gerasimovs, Krievs kādreizējais reitinga 3. numurs,
Krievijas čempionātā darīja to pašu un pat vinēja playoff pirmajā kārtā vienu no labākajiem Krievu veterāniem Staņislavu Lutaju. Sērijā vinēja 4-2 bez vācraga. Nu, redz. Pamēģināt. Ja godīgi nedaudz Negribu nesportiski. pamēģināt. Man liekas, Šelēs. vai man es pret Rainer līgā spēlē, viņš noņemtu vārdsargu, es negribētu spēlēt. Bet kā es censtos divi tik? Kā es ticu, censtos? Bet jā, tas no vienas puses pretinieks tu vari saprast, nu, ja uzskatīja to, ka tu esi tāds, nu, tur bez mazliet tu tāds lecīgais. Jā, man taču nevajag vārdsargu, ko es tur darīšu to vārdsargu piškam. Nu jā, kaut kā tā. Kungi, paldies, ka pievienojaties šodien TV Hockey Global studijā, bet Valmieras Golf Hockey YouTube kanālā. Jā. Paldies tev, Rainer. Bija ritīgi forši. Kungi, mēs esam pavadījuši runājot vairāk kā stundu 15. Vismaz mūsu šeit rekordings jau ir stundu 15. Bet paldies, ka jūs skatījāties. Droši komentējiet, kas jums patika. Varbūt kaut ko vēl, kas netika izrunāts, gribat kaut ko vēl dzirdēt. Bet pagaidām, čau visiem! Čau! Čau.